Kamēr prāts vēl nav aizņemts ar eksāmeniem un gatavošanos izlaidumam, vidusskolnieki jau šobrīd ir aicināti apsvērt savas turpmākās izglītošanās iespējas. Un tie, kas ir pārliecināti par savu uzņēmību, aicināt pievienoties Rīgas ekonomikas jeb Stokholmas ekonomikas augstskolē Rīgā. Šeit iespējams iegūt nevien augsta līmeņa izglītību, bet arī spēcīgas angļu valodas zināšanas un kontaktus turpmākai izaugsmei jau starptautiskā mērogā. Šai skolai ļoti interesanti tas, ka pirmkārt mēs mācāmies Latvijā, bet mēs mācāmies angļu valodā. Mēs iegūstam eiropisku izglītību, kurai ir ļoti augsta kvalitāte un kur tiešām kotējas Eiropas līmenī. Uzsākot savu biznesu, svarīgi ir izprast nevien vietējās tirgus tendences, bet arī citu valstu ekonomisko, kultūras un tradīciju vidi. Un to iespējams gūt ikdienā kopā mācoties ar kaimiņu valstu, Igaunijas un Lietuvas, kā arī citu Eiropas valstu jauniešiem. Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā neizceļas ar apjomīgu studentu skaitu. Šeit ik gadu tiek uzņemti aptuveni 120 jaunieši. Taču tā ir iespēja nodrošināt ikdienā ciešāku komunikāciju ar pasniedzējiem. Stokholmas School of Economics in Riga dot iespēju attīstīt sevi, attīstīt savus talantus un tiešām iegūt ļoti augstu kvalitīvu izglītību. Un vislabākais iedod ļoti plašu kontaktu loku, ko tālāk dzīvē varēs izmantot. Un šeit tiešām ir patīkama vide, patīkama atmosfēra. Mums ir ļoti labas attiecības ar pasniedzējiem, jo mēs esam maziņi, un tā ir mūsu priekšrocība, kā ir ļoti daudz, individuālās pārunas studiju procesu laikā, lai administrācija visu laiku nepārtraukti monitorē tavu izaugsmi, lai redzētu, kā tu attīsties un kāda ir tava izaugsme, un, ja nepieciešama palīdzība, šo palīdzību var saņemt. 3 gadu laikā students no tāda jaunieša, kas mēģina uzdrošināties kaut ko darīt, iziet cauri dažādām attīstības stadijām un beigās tu redzi, cik viņš ir ļoti nobriedzis. Man par to ir vislielākais prieks, kas notiek ar jaunieti 3 gadu laikā. Un ir jaunieši, kas uzsāka savus uzņēmumus jau pēc 1. kursa. Lai gan skolai ir stingri studentu atlases kritēriji, ir gan iestāja eksāmeni, loģikas testi un intervijas, pierādīt sevi var ik viens jaunietis, kurš zina, ko vēlas sasniegt. Sākotnēji šķita tā, ka Rīgas 1. ģimnāzija šeit dominēs un kad manas zināšanas nebūs pietiekams, lai es varētu līdzvērtīgi ar viņiem kopā būt. Bet, man liekas, ka pirmie mēneši ir tādi, kamēr tu adaptējies pie valodas, pie cilvēkiem, pie visu, un tad vēlāk jau viss aiziet savu gaitu kaut kā organiski, man liekas, kad es nejūtu, ka kāds izkrista no mūsu visu tās studentu vides. Lai palīdzētu jauniešiem iegūt augsta līmeņa izglītību tepat Latvijā, skola ir pretīm nākoša arī finansiālos jautājumos. Studentiem ir pieejams 2 veidu stipendijas, un līdz ar to studenti, kas nāk no maznodrošinātām ģimenēm, viņiem nav jāmaksā šī studiju maksa. Tā var būt stipendija, kas ir pilnā apmērā vai puse. Un arī no bankām ir ļoti labvēlīgi nosacījumi, jo var dabūt studiju kredītu, jo augstskola ir galvotāja, un galvotājs nav vajadzīgs. Un, lai uzzinātu vairāk par sevi interesējošiem jautājumiem, mēs jūs aicinām uz atvērto durvju dienām. 24. oktobrī nāciet un iepazīsties ar mums Rīgas ekonomikas augstskolas studentiem un pasniedzējiem.